Moduls Rīga un Velve piedāvā. Kā tev šķiet, kāpēc vispār vajadzīga bērnu literatūra? Droši vien, lai attīstītu domāšanu. Fantāzija jau bērniem pašiem netrūkst, bet domāšana attīstīt noteikti un valodu. Noteikti valodu. Bet tagad ir moderni teikt, ka bērnu literatūrai, ka labai bērnu literatūrai nav jābūt didaktiskai vai pamācošai. Bet tāpat nav jābūt tādai tiešai didaktikai, tā var būt tāda neuzmācīga. Man liekas, ka tās grāmatas, kur ir ļoti uzkrītoša didaktika, arī ļoti vājas, principā mūsdienās. Ja vērtē literatūru un latviešu bērnu literatūrā netrūkst tādu didaktisku grāmatu arī dzen. Varbūt, ka ir nepieciešama kaut kāda lielāka eksperimenta ar valodu, ar iespējām, tas noteikti kaut kā plašāk pavērtu. Jā, attīstība bērnam. Nu, tā noteikti ir jauna parādība. Vēl diezgan nesenā pagātnē, es domāju, arī latviešu bērnu literatūrā šī te audzināšana tādā diezgan tiešā veidā tika praktizēta. Bet es domāju, ka šobrīd literatūra kritika, literatūra zinātnieki, es vismaz tā ceru, pievēršas vairāk tam, ka šī didaktiskā funkcija nav tik izteikta. Un varbūt pat ir tā, ka saskaroties ar kolēģiem un strīdoties par dažādiem darbiem, un tagad, kā zināms, atgriezās arī Latvijas literatūras gada balvā tieši bērnu literatūras nominācija, tad dažkārt nāks arī tiešām to viedokli aizstāvēt, ka šai didaktikai nevajag būt tik uzmācīgai. Un man personīgi šī uzmācīgā didaktika noteikti ir viens no kritērijiem, kas tomēr ļauj atsijāt darbus. Valoda. Nu, jāsaka, ka ir darbi, kuros ir ārkārtīgi daudz liekvārdības, liekas informācijas, kas nevirza stāstu uz priekšu. Tas tomēr liecina par autoru rakstīt prasmu. Un es domāju, ka šeit nav runa tikai par to, kā tu uztvers bērns, bet tīri par profesionalitāti šajā jomā, ko, es domāju, pieaugušais var izvērtēt. Nu, inovācija, jā, vai ir kas tāds, kas pārsteidz. Ne jau katru gadu mēs šādas grāmatas atradīsim, bet ir grāmatas, kas pārsteidz, jo tomēr ir arī daudz, kas lasīts, un ir daudz, kas lasīts arī pašam bērnībā. Tas ir ļoti subjektīvi. Tas ir ļoti subjektīvi, bet ir pašam kaut kā jāmēģina atbildēt uz tiem jautājumiem, kāpēc. Nu jā, droši vien inovatīvs skatījums un profesionalitāte noteikti tas ir tas, ko var izvērtēt. Bet, nu, jā, es arī cenšos sakot, ko bērni par to domā, bet tas, protams, nevienmēr ir jāņem 100% vērā, bet bērni tomēr reaģē ārkārtīgi jūtīgi uz lietām. Tomēr arī apkārtējo draugu bērni skatos, kā viņi lasa grāmatas, un kad bērns ļoti uzķer to patiesumu, vai tas ir falši vai izdomāti, vai tas rosina viņa iztēli vai nē. Bieži vien arī Baltvilku balvu žūrijā tas bērnu faktors tiek cilāts, ko mans bērns saka vai kā viņam patika. Bet tas ir labi, kad izskan šādi viedokļi. Galu galā tā ir bērnu literatūra. Bet tas nedrīkst ietekmēt galvvērtējumu nenoliedzami. Es domāju, ka 19. gadsimta otrā puse varētu būt tas brīdis, ka bērnu literatūra izvirzās kā žanrs, 20. gadsimta sākums, ka mēs tā tiešām nopietni to uztveram. Tas ir ļoti interesanti, ka vairākas grāmatas tiek lasītas kā bērnu literatūra, lai gan viņas nemaz nav bērnu literatūra. Teiksim, spilgts piemērs ir Gulivera ceļojumi. Tā nebūtu nav. Tā ir tieši didaktiska, audzinoša apgaismības literatūra, bet
tā ir ierasts, ka to lasa bērni. Dažkārt ir interesanti, ka studentiem tieši jāmāca 18. gadsimta literatūra. Ir grūti ieskaidrot, ka tā nav bērnu literatūra, ka tas ir kaut kas cits. Viņiem tas asociējas ar bērnību. Bet varbūt tas ir labi, ka viņi lasa tādas grāmatas bērnībā. Taču mēs katrs esam izlasījuši kaut ko pirms sava laika, un tad pārlasam varbūt vēlāk ar citu skatu. Daudz ko ir devis romantisms noteikti bērnu literatūrai. Ja mēs vērtējam vairākus autors, kas nāk tieši no 19. gadsimta otrās puses, 20. gadsimta sākuma, pēcāk noteikti arī modernisms, īpaši sirreālisms, ko patiesībā bērnu literatūrā mēs redzam izmantot šobrīd. Tagad man nāk prātā tieši arī Andrus Skivireks, kā viens no piemēriem, kas izmanto absurdu sirreālismu elementus, un tā acīm redzot ir iespēja izvairīties no klišejām, kas ir balstīta romantisma tradīcijā kaut kādā mērā, ja būtu tā korekti to saukt. Kad ir sunīši, kaķīši, kas ir galvenie tēli vai rotaļu dzīvnieki, man liekas, ka tas tomēr nāk, dzīvnieki kā tādi man šķiet nāk runājošie dzīvnieki, vismaz cik es to spēju apzināties no romantisma tradīcijas. Un tas varbūt dažkārt šķiet tas garlaicīgākais, atskaitot varbūt tos darbus, kurus mēs uzskatām zināmā mērā par literatūras klasiku. Mana mīļākā grāmata ir Eno Rauda Naksitrālīši. Jā, viņa meita Pireta Rauda vēl arī turpina šo darbu, bet es atceros, ka es cēlos 6 no rīta, sestdienā un svētdienā un zem sagas lasīju to grāmatu. Īpaši pirmās 2 grāmatiņas, kas bija tāda zilu vāciņa, bija 2 tā kā izdevumi pa 2 grāmatiņām kopā, zils un brūns. Tā pirmā bija veiksmīgāka, otra jau man nešķita tik aizraujoši. Bet šie tēli un viņa rīcība, tas bija kaut kas tāds pārsteidzošs. Pirmkārt jau uzrocis, nekā tāds tēls. Tiešām tādi. Un tas, ko es novērtēju šai grāmatā, ka tie ir tikai daži piedzīvojumi, kas tiek ļoti plaši izvērsti. Vinnī pulku piesaukt, tas jau dažiem šķitīs tā ļoti, bet, jā. Noteikti Alis brīnumzemē. Man liekas, nezinu nevienu no literatūras lauka, kas šo grāmatu neuzskatītu par tādu augstu vērtību, bet man šķiet, ka mēs jau īstenībā to novērtējam, būdam pieauguši, nevis kā bērni. Acīm redzot, ir jābūt tādiem paņēmieniem, kas veicinātu lasīšanu, veicinātu interesi par kultūru bērniem, jauniešiem vispār. Ka tā nav tikai izklaide. Ka tas ir maz drusciņi arī darbs. Lasīt labu literatūru, skatīties teātri izrādi, jebko, kas ir kultūras jomā iespējams, filmu un tā tālāk. Un arī saskarē, kā skolotājs 5 gadus, es sapratu, ka ieinteresēt var ļoti labi, tikai tas ir jādara. Un tas, kas man skumdina, kad skolotāji aizvien vairāk paļaujas uz to, ka viņi dod lasīt īsus, mazus fragmentiņus, vairs ne grāmatas kā vienību. Un šeit parādās tā fragmentārā domāšana, kas ir ļoti saskaldīta. Un tā tiek uztverta kā tāda patiesība, ko es varu pateikt, atbildēt uz jautājumiem. Un tad, kad tu jautā dziļāk, tad saproti, ka zem tā nekā nav. Jā, tas, ko es laikam nepateicu, ir jābūt plašam procesam. Mēs vienmēr domājam, ka mums trūkst labu darbu, bet ir jābūt kaut kādai bāzei, uz kuras labu literatūru audzināt. Jā, ir jābūt plašam mēslojumam, labu vārdu pateic priekšā. Un uz tā izaugs 2-3 labi darbi, uz tāda bagātīga 100 grāmatu mēslojuma. Bet tā tam būtu jābūt, jo bez šī procesa nav iespējams, un to nesaprot arī pieaugušo literatūru sakarā, ka šis process ir jāatbalsta,
lai kaut kas būtu. Nevar tagad pēkšņi sarakstīt ģeniālu romānu ne no kā, ne grāmatu. Vēl viena kļūda, ko literatūras vērtēšanā es dažkārt pamanu arī tādu jauno kritiķu centienos, ir pielīdzināt izciliem literatūras klasikas, es domāju, pēdējo gadu piemēriem vai izciliem literātiem, kas šobrīd ir rakstoši, bet kuri ir izgājuši zināmam sietam cauri, jo ir jāvērtē tas process no iekšienes, kā tas veidojās, kā tas attīstās. Un es domāju, arī bērnu literatūrā tieši tāpat varētu būt. Tas nevar tagad paņemt grāmatu un tagad salīdzināt ar Alisu brīnumzemē un tagad teikt, lūk, tas ir kaut kas un tas nav nekas. Pirmkārt, tā ir ļoti liela distance, tie ir atšķirīgi laikmeti, domāšana un notikumi, bet ir jābūt tam iekšējam skatījumam. Tajā tā kā jāiedziļinās, jālasa arī viss tas, kas ir tas mēslojums. Bet tāpat laikā ir jālasa arī tās labās grāmatas. Baigi labi pateic, ne labās grāmatas. Jālasa ir viss tas, kas uztur modru. Jā, tur ir jābūt līmenim, ko izlasīt bērnam, un tur ir jābūt līmenim, ko izlasīt pieaugušajam, kurš varbūt šo grāmatu lasa arī priekšā. Un nevelti gadās jau, ka mēs pārlasam arī bērnības grāmatas, varbūt, ka mēs arī tur pamanām kaut ko un dažkārt arī nepamanām, bet faktiski ir jābūt 3 līmeņiem, un tas 3. ir tas ētiskais līmenis, kurš nedrīkst būt uzmācīgs. Tam noteikti bērnu literatūrā ir jābūt. Un tas dažu brīdi pietrūkst, par to autori aizmirst. Īpaši autori iesācēji, kuriem šķiet, ka piedzīvojums ir tas galvenais moments, uz ko vajag tiekties, bet patiesībā ir jābūt tai ētiskai dimensijai. Un īstenībā es to arī augstu vērtēju pieaugušo literatūrā, ja es to varu tā sataustīt. Ja ir šis te pirmais līmenis, ja ir intelektuālais līmenis, un zem tā ir vēl tāds padziļinājums, ko katrs autors nesasniedz. Un tādu tiešām nav daudz.